Liels paldies! Tiešām esiet sveicināti LV portāla pasākumā Tiesību pratība stafete. Bet varbūt vispirms tad par jautājumu, kāpēc tieši stafete? Un Lampā jau mums ir pāris čempionāti, piemēram, ārpolitikas čempionāts. Savukārt stafete vairāk ir tāda disciplīna, kur viens otram padodam stafetes kociņu un tikai kopdarba rezultātā nonākam pie kādiem lieliskiem panākumiem. Un šī diskusija arī ir iecerēta kā tieši šāds treniņš paskatīties uz tiesību pratības jautājumiem no dažādiem skatpunktiem. Un tāpēc arī šodien uz skatuves šeit mēs esam uzaicinājuši vairākus diskusijas dalībniekus, kurš katrs skatīsies no kāda mazliet cita rakursa. Tātad viešņa, kas man atrodas tieši pa kreisi, ir Ineta Ziemela, Rīgas juridiskās augstskolas profesora un Eiropas Savienības tiesas tiesnese. Sveicināti! Andris Gobiņš, pašā tālākajā galā, ir aktīvs pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, Eiropas kustības Latvijā prezidents. Un pa vidu Edita Brikmane ir LV portāla galvenā redaktore, kas šajā diskusijā paudīs viedokli vairāk no tāda vēstures skatu punkta. Tādēļ, ka viņa ir nevien LV portāla galvenā redaktore, bet arī vēstures maģistrante un darbojas vēsturnieku biedrībā. Un mani sauc Agris Ratniks, es esmu Latvijas Universitātes doktorants, kas specializējas valstiesību jautājumos. Tātad, kā jau dzirdējāt, šo diskusiju rīko LV portāls oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis, veidots mēdījis par tiesību, demokrātijas, valsts izveidas, vēstures un pilsoniskās sabiedrības tēmām. Tāpēc pirms vēl stafetes sākuma vēlētos jautāt Edītei. Pēc kāda kritērija tad mēs vērtēsim, vai šī stafete ir bijusi veiksmīga vai nav bijusi veiksmīga? Es domāju, ka galvenais kritērijs ir pavadīt interesanti 1,5 stundu šajās sarunās par mūsu demokrātiju, mūsu vērtībām un vārda brīvību. Un es domāju, ka mērķis būs sasniegts, ja katrs sev kaut ko gūs no šīs diskusijas, iemācīsies kaut ko jaunu un varbūt iegūs jaunu citu skatījumu uz lietām, kas varbūt ikdienā liekas pārāk sarežģītas un pat garlaicīgas. Jauki. Man kā juristam tiešām ir prieks dzirdēt šādu raksturojumu par tiesībām, bet tā tik tiešām arī ir šeit arī vairāk tika uzsvērts, ka tiesības mēdz likties kā kaut kas savs, bet tajā brīdī, kad savstarpēji sakrusto tiesības, vēsturi, politiku un vispārēju skatījumu sabiedrību, tās kļūst patiesībā visai interesants. Labi, esam gatavi stafetes sākumam un īsi par mūsu darba kārtību. Tātad mums ir iecerēti 2 tiesību pamatjautājumi. Pirmais ir par valsts nepārtrauktību, otrais par personas tiesību ierobežojumiem. Nereti tiesību ierobežojumu jautājums izskan daudz dažādos kontekstos. Šobrīd arī ir priekšvēlēšana aģitācijas laiks, kur par dažādiem ierobežojumiem runa parasti ir diezgan spraiga. Katrs no šīm sadaļām sāksies ar vai nu īsu viedokļu aptauju vai nelielu erudīcijas spēli. Un pēc tam tad mēs šeit visi savā starpā diskutēsim par šo konkrēto sadaļu, un pašās diskusijas beigās būs iespēja arī skatītājiem uzdot savus jautājumus. Tad sākam stafeti. Sākam ar slaido, un pirmais tad jums būs erudīcijas jautājums. Jūs uz ekrāna redzat kvadrātkodu, varat to noskanēt, lai piekļūtu šai erudīcijas spēlei, vai arī izmantot saiti slaido.com un mirkļbirku Eiropa ir te. Tātad pirmais erudīcijas jautājums. Temats valsts nepārtrauktība. Atbilstoši satversmei Latvijas Republikas galva ir valsts prezidents, kas de jure bija Latvijas Republikas galva, jeb Latvijas valsts prezidenta vietas izpildītājs no 47. līdz 1969. gadam. Atbilžu varianti: Augusts Kirchensteins, Jāzeps Rancāns, Pauls Kalniņš vai Vilis Lācis. Kādu mirklīti dosim iespēju piedalīties šajā spēlē jums. Atbildes jau ir visai pārsteidzošas. Atbilžu varianti vēl mainās, bet redzam, ka absolūtos līderos ir Augusts Kirchensteins. Vēstures zinātājiem šis
Es redzu, ka raisa jautājumus. Es tad varbūt vispirms no tāda juridiskā viedokļa varētu būt. Nu tātad, valsts nepārtrauktība ir princips, ka Latvijas Republikas darbība netika pārtraukta par spīti okupācijai, ka juridiski tāpat valsts turpināja pastāvēt un darboties. Jautājums ir par valsts institūcijām šajā gadījumā un prezidentu kā vienu no institūcijām. Atbilstoši satversmei, valsts prezidenta prombūtnes laikā viņa pilnvaras izpilda Saeimas priekšsēdētājs. Un ir vēl viens princips. Nākamā Saeima, tātad iepriekšējā Saeimas pilnvaras beidzas tikai ar nākamās Saeimas sanākšanu. Tā kā 34. gadā valstī notika apvērsums, pēdējā Saeima, kas bija šajā periodā, bija 4. Saeima, un 4. Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš turpināja tātad pildīt prezidenta pienākumus de jure, un pēc viņa nāves tas bija Jāzeps Rancāns. Tātad tas otrais variants ar 19%. Es šeit redzēju smīkņāšanu, varbūt, Edita, atkal jautājums tev. Par to, kāpēc atbildes variants Augusts Kirhenšteins tomēr raisa smaidu? Nē, man trūkst vārdu, teiksim tā. Tad varbūt es atbildēšu ar savu krekliņu, kur ir uzrukāts tu saki. Viņš bija mūsu okupācijas varas iecelts valsts it kā vadītājs. Varbūt Ziemeles kundze paskaidros korektāk. Ziemeles kundze, vēlties paskaidrot? Jā, es nezinu, kur lai sāk arī. Bet šajā jautājumā, protams, ir arī gadaskaitļiem liela nozīme. 1947. gads, 69. gads. Un tad ir jāmēģina saprast, kas tad notiek Latvijas teritorijā 47. 69. gadā. Es domāju, es ceru, ka lielais vairums Latvijas tautas, ne visi zinu, bet lielais vairums tomēr zina, ka šajā brīdī Latvija jau ir okupēta. Un līdz ar to, protams, ka Latvijas teritorijā valda padomju okupācijas vara, kas ir pretēja satversmei. Un tātad šajā gadījumā Kirhenšteins šeit, darbojās, bet tas ir pretiesiski. Mums jājautā, kas ir noticis ar mūsu pēdējām valsts amatpersonām, kur viņi ir, kas ar viņiem ir noticis, kādi ir deportēti, kādi ir nogalināti karā, bet Latvijai tomēr paveicās, ka virkne augstāko amatpersonu jo īpaši diplomātiskais korpus ir palicis brīvajā pasaulē, un gan šīs amatpersonas, gan diplomātiskais korpus ir tas, kas pārstāv īsto Latvijas valsti ārpus, gan uz 50 gadiem ārpus pašas teritorijas. Bet Latvijas tautu un satversmes varu tik daudz, cik tas ir iespējams, īsteno šajā gadījumā. Līdz 69. gadam, kad mirst Jāzeps Rancāns, tāpēc 69. gads, mūsu valsts galva ir tieši viņš. Kāpēc ir būtiski šādi skatīties? Teritorija okupēta un tomēr ir kāds satversmes varas nesējs. Tas ir tāpēc, ka mēs pastāvam, tas tika ierakstīts Neatkarības deklarācijā 4. maijā. Mūsu pozīcija ir, ka Latvijas valsts nekad nav beigusi pastāvēt, tā tika dibināta 18. gadā, un mēs turpinām pastāvēt. Tā ir tā pati valsts ar to pašu konstitucionālo identitāti, un tauta turpinās paaudzēm. Tātad šis ir šis valsts nepārtrauktības principa, viens no elementiem, viens no rādītājiem, kas mums ir jāzina, jo tā ir daļa no mūsu identitātes, un jānes tautās, es tā gribētu teikt, kur tās tautas un tās sarunas notiek. Es vēl gribēju īsi piebilst, ka Jāzeps Rancāns apzinājās, ka viņš pilda šo lomu un ļoti aktīvi trimdas sabiedrībā ASV darbojās un pildīja šo lomu, aizstāvot Latvijas tiesības, teiksim tā, starptautiskā arēnā pastāvēt.
Es redzu, Andrim Gobiņam ir pacelta roka. Es tikko biju Ziemeļteltī, kur bija runa par labās prakses un pieredzes pārņemšanu no citām valstīm. Un man liekas, šī jautājuma sakrībā mēs varam mācīties no Lietuvas. Lietuva savā skolās, savās vēstures naratīvos, viņi neuzrāda tikai starpkaru posmu prezidentus, bet viņi arī uzrāda to, kas bija līdz neatkarības atgūšanai, un man liekas, līdzīgi varētu darīt mēs, būt ļoti loģiski, un tas tieši šo arī mūsos pašos stiprināt šo pārliecību, ka tiešām valsts ir nepārtraukta, nevis pa jaunu dibināta. Es tikai tiešām reklāmas pauze. Aizbrauciet uz Kauņu. Kaunijā tātad ir Lietuvas valsts prezidenta gan ēka, un tajā ir muzejs. Un kas ir ļoti interesanti, jo kādu laiku, protams, Kauņa bija galvaspilsēta, un tur arī darbojās valsts prezidenta institūts. Un ekspozīcijā, kas tagad ir muzejs, ir tieši tā. Un pie kam ļoti interesanti Lietuvas valsts nepārtrautības doktrīna nedaudz atšķirās arī faktuāli, jo Lietuva ļoti uzstājas to, ka tieši pretošanās kustības vadītāji, proti ģenerāļi, līdz 53. 57. gadam, ja es pareizi atceros, bet man vajadzēja grāmatu manējo paņemt līdz, tad es uzšķirtu to lapu, jo es to visu uzrakstīju grāmatā. Bet līdz 57. gadam, kad tika nogalināts, VDK nogalināts tātad pēdējais no pretošanās kustības tātad ģenerāļiem vadītājiem Lietuvā, viņiem atkal šie ir valsts galvas, kas ir ļoti interesanti, ja? Tātad, viņa konstitucionālajā, tieši pretošanās kustība, kas, protams, Lietuvā bija ārkārtīgi spēcīga, līdz 57. gadam. Ko? Esam diezgan raiti uzsākuši diskusijas un jautājumus. Domāju, tad varam doties tālāk pie otrā erudīcijas jautājuma. Ņemot vērā visu, ko jūs tikko dzirdējāt, kā jums šķiet, vai padomju okupācijas laikā ārpus Padomju Savienības dzīvojošie Latvijas pavalsnieki varēja saņemt Latvijas ārzemju pasi? Kvadrātkods ir redzams uz ekrāna, arī var izmantot saiti slido.com ar mirkļbirku Eiropa ir te. Šķiet, ka pirmais jautājums bija kā tāda augsta ūdens šalts. Šo jau ir tāda diezgan ticamāks atbildes. Es redzu, Gobiņa kungs jau pieteicās atbildēt. Es raujos pie mikrofona, jo man ir personīga pieredze šī jautājumā. Es pats esmu dzimis un audzis Vācijā, latviešu ģimenē, bet Vācijā, un mana māmiņa bija Latvijas pases turētāja, Latvijas pilsone. Un tie bija pirms Schengenas laiki, kur mēs Rietumvācijā dzīvojām, netālu no Nīderlandes robežas, braucam uz Nīderlandi, robežsargs apstādina, viņa prasa dokumentus lūdzu, man māmiņa iedod savu Latvijas pasi, kas ir tāda drusku lielāka nekā viņa šodien bija, tāda paliela brūna, arī Vēstures muzejā iespējams apskatīties. Robežsargi saka, ko jūs te akstaties, kas tas tāds ir? Man māmiņa saka, aiziet, paskatīties savās grāmatās, datori tajos laikos vēl nebija. Pēc pusstundas nosarkuši viņi nāk atpakaļ, ir izšķirstījuši visas savas lapas, saka, jā, jūs varat braukt. Attiecīgi, šie Latvijas dokumenti nebija tikai mūsu pašu simboliska nozīme, bet patiešām reāls starptautiski atzīts ceļošanas dokuments. Man māmiņa nekad nevienu citu pasi nav turējusi, un viņa pat arī gribēja, ka mums bērniem būtu Latvijas pasi. Diemžēl tur vācu institūcijas uzspieda, viņi neļāva. Jā, un no tā jūs varat secināt, ka pareizā atbilde šobrīd ir izvirzījusies pamatoti. Priekšgalā, ka jā, turklāt tā bija brīvajā pasaulē atzīts ceļošanas dokuments. Labi, varam doties tālāk tad uz trešo jautājumu, kas nav viegls. Kas varēja reģistrēties Latvijas pilsonībai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas? Dodieties uz slido.com vai izmantojiet kvadrātkodu. Pagaidām diezgan liela vienprātība.
Nu, redzam, ka pirmajā vietā ir izvirzījies atbilžu variants personas, kuras bija Latvijas pilsoņi 1940. gada 17. jūnijā un viņu pēcnācēji. Ziemeles kundze, jūsu komentārs? Nu jā, es būtu likusi pirmās divas atbildes kopā, jo, protams, ka, ja mēs skatāmies uz tātad 91. gada faktiski likumdošanas soļiem, tad, jā, visi Latvijas pilsoņi, tātad, nu, jā, man mamma un vecāma un visi bija vecmāma 40. gadā, tātad bija pilsoni, tad es kā pēcnācēja vienkārši automātiski saņēmu Latvijas pilsoņu pasi un man mamma, piemēram, arī. Bet tātad likumā arī bija un tika noteikts zināms periods, Latvijas pilsoņiem ārvalstīs, un tad likumā bija arī latvieši un lībieši, starp citu, ja? Tad varēja iet ar savām pasēm, ar savu izcelsmes faktu un arī pieprasīt Latvijas pilsonību. Bet tur bija tā problēma, ka tas bija ierobežots uz zināmu laiku šī pieteikšanās, un mums faktiski radās juridiskie kāzusi, kuri pēc tam tika risināti gan augstākās tiesas senātā, gan arī Satversmes tiesā, kur, diemžēl, gan termiņa dēļ, gan arī dažādu, piemēram, profesoram Leiberam, jā, daudzi Latvijai patiesībā piederīgi pilsoņi, kuri Latvijas attīstībā daudz ieguldīja, tik ļoti automātiski nekvalificējās pilsonībai. Un, protams, tā ir problēma, un tas ir jāatzīst, un es teiktu tā no manas skatu punkta līdz galam korekti tas netika risināts. Bet princips kā tāds, jā, ka šīs pirmās divas grupas var kvalificēties, un tad mēģināt parādīt, jā, tas tāds tika akceptēts no valsts nepārtrauktības tātad principa viedokļa. Un no valsts nepārtrauktības principu viedokļa, kādēļ tas būtu bijis riskanti, ja būtu visas Latvijā dzimušās personas? Jūs tiešām gribat, lai es visu savu grāmatu pārstāstu un izskatās? Labi. Ar vārdu sakot tā. Valsti starptautiskajās tiesībās, tā pavisam vienkārši sakot, lai arī nekas nav vienkārši starptautiskās tiesībās, kā mēs zinām, bet valsti veido tātad 4 galvenie elementi. Un būtiskais šajā brīdī, par ko mēs runājam, protams, ir teritorija. Viens mēs pieminējām, bet mēs tagad runājam par tautu. Un ja jau izvēle 4. maijā bija identificēties un turpināt Latvijas stāstu, tad bija ļoti svarīgi arī parādīt kaut kādā elementā šo tautas identitāti. Un tas, ka tā ir tā pati tauta, kas turpinās. Un tas, kā to var izdarīt, protams, ir, jā, protams, konstatējot, ka mums ir pilsoņu kopums, vai ne? Pilsoņu kopums, kurš ir pilsonība, kas ir pārmantojusies paaudzēs. Un šādā veidā, tāpēc arī nevarēja būt runa vispār par to, ka padomju laika iebraucēji, kuri nav šajās grupās, okupācijas, pēcokupācijas kontekstā varētu būt uzreiz uzskatām par pilsoņiem, jo tādējādi pilnībā sajauktos šis tautas kā identitātes elements pilnībā sajauktos, un līdz ar to tika paredzēts naturalizācijas process, kas no starptautisko tiesību viedokļa pat ir vairāk kā korekti, man jāsaka, bet jā, šī identitāte parādījās caur pilsoņu kopuma turpināšanos. Ja. Jā, redzu, Edītei arī pacels mikrofonu. Es tikai gribēju piebilst, ka ārzemēs šis jautājums ļoti bieži tiek man uzdots. To uzdod mani kolēģi žurnālisti, kuri līdz galam nesaprot to mūsu nepilsoņu status problēmu. Un bieži vien esmu redzējis, ka arī citi no Latvijas žurnālisti cenšas skaidrot, bet tad, kad es mēģinu to izstāstīt no juridiskā viedokļa par šo satversmes spēkā esamību un nepārtrauktības, valsts nepārtrauktību, tad vienmēr tā, interesanti. Viņi nekad to nebija dzirdējuši, un esmu secinājis, ka tas ir diezgan būtiski mums katram šo visu saprast, ka mēs nediskriminējam kaut kādu noteiktu minoritāti vai cilvēku grupu, tad ir noteikti tas pamatojums, tas ir vēsturisks.
Un tam ir arī daudz tādas tiesiskas sekas, ar ko mēs šodien dzīvojam. Tā skaitā mēs atguvām īpašumus un ir dalītā īpašuma problēma un tam līdzīgas tēmas, kas visas ir saistītas ar šo nepārtrauktības doktrīnu un ir labāk saprotams, ja mēs par to diskutējam. Jā, no slaido viedokļa es piebildīšu, ka sākotnēji iecer, protams, bija atbilde personas, kuras bija Latvijas pilsoņi 40. gada 17. jūnijā viņa pēcnācēja, bet Ziemels kundze precīzi norādīja, ka arī otrs balsotais variants būtu precīzi šajā gadījumā. Bet ejot tālāk jau prom no slaido pie dažiem diskusiju jautājumiem, mazliet paturpinot to, kas jau šeit izskanēja, man Gobiņa kungam būtu jautājums, vai arī jūsu pieredzē ir Eiropā nācies atbildēt bieži uz jautājumu, kāpēc Latvija atjaunoja savu neatkarību, nevis dibināja jaunu valsti, vai ir sajūta, ka mūsu vēsture ir līdz galam saprasta? Tiešā veidā šo jautājumu tādu neuzdod, bet vismaz man neuzdod, neesmu jurists, bet es šo argumentu ļoti bieži izmantoju savā skaidrojumā par to, kas notiek Latvijā, un tas ir tas pamats, kas man dod pašapziņu pret vācieti, piemēram, neuzstāties kā lūdzējam, bet kā prasītājam. Es vācietim katru reizi atgādinu, ka viņa Hitlera un Staļina pakta savstarpējā līguma noslēgtā pakta dēļ sākās Otrais pasaules karš, tāpēc mēs bijām okupēti, un ka Latvija bija starpkara posmā tikpat bagāta un bagātāka par Dāniju, par Somiju, un ka tās sekas, kas ir Vācijas, tā skaitā toreizējā valdnieka un Staļina izraisītas. Tādējādi, tiešā veidā man personīgi nē, bet caur šo skaidrojumu, caur šo vēsturisko arī vainas pastiprināšanu un atgādināšanu Vācijā, it sevišķi vāciešiem, kam jau ir diezgan noteicoša loma visos Eiropas notikumos, tur es to noteikti skaidroju. Un tas, kas vēl papildus, tad ir bijis šādas drusku nianses, bet tas jau padziļinātās diskusijās, kur jau cilvēks uzzīmē, ka esmu dzīvis, audzis bēgļu ģimenē Latvijā, ko es cenšos ļoti bieži Vācijā, ļoti bieži cilvēkiem atgādināt, jo caur personīgo stāstu jau tikai cilvēki uzrunā sirdis un prātus, un lielākās cīņas Eiropā jau ir par cilvēku sirdīm un prātiem, ne jau tikai kognitīvā, ne jau tikai ar zināšanām vien to cilvēku vinnē, tev tiešām jāvinnē primāri sirdis. Un caur šo stāstu un zinot visu to, ko mans vecais tēvs, ko arī daudzi vecā tēva draugi ir ieguldījuši šī vēsturiskā nepārtrauktības stāstā, tālredzīgi cilvēki, kas uzreiz pēc kara sāka jau strādāt pie tā, lai visos Eiropas svarīgos dokumentos Eiropas parlamentā būtu skaidri nodokumentēts, ka Baltijas valstis ir okupētas, ka viņa tā nepārtrauktība turpina eksistēt spītējot okupācijai. Tam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo kaut kur 70. gados varbūt Eiropas parlamentam nozīme nebija nekāda, un cilvēki neuzskatīja to par svarīgu strādāt pie tā, lai Eiropas parlamentā būtu attiecīga rezolūcija. Bet tā, ka Latvija kļuva neatkarīga, tad šos dokumentus ņēma, cēla, un tie bija attiecīgi daudz vienkāršāk attiecīgi realizējām visu mūsu tālākā neatkarība. Tātad paldies tiem gudriem cilvēkiem, kas patiešām kopš okupācijas pirmām dienām pie tā strādāja, gādāja par to, lai tas tiktu dokumentos Amerikas Savienotās valstīs, Eiropas līmenī iestrādāts, un tas patiešām mums arī ļoti, ļoti palīdzējis. Ziemels kundze, jums ir šāds jautājums uzdots? Vai dieniņās? Es ar nepārtrauktību dzīvoju 36 gadus. Es domāju, mēs visi pie tiem jautājumiem, kas tiek uzdoti, mēs varbūt nonāksim, bet man ļoti uzrunāja tas, ko tu teici par sirdīm un tiešām par šo emocionālo pusi Latvijas valsts nepārtrauktības stāstam. Taisnība, tu paskatījies uz to, kā tas no ārpuses izskatās, bet tas, ko es vēlos varbūt pasvītrot un ņemot vērā, kā portāls ir ievirzījis šo sarunu,
Patiesībā jau Latvijas valstiskuma nepārtrauktība nav vēsture, tie esam mēs šodien šeit. Daļa no mūsu katra identitātes, kā Latvijas pilsoņa identitāte, ir šī sajūta, ka mūsu valsts netapa vakar, netapa 90. gada 4. maijā, viņa tapa daudz senāk. Un, protams, ko ģimenes tad, katra ir, kā ģimenes ir iznesuši šo stāstu, vai ne? Un ļoti daudz, ko mēs runājām pirms tam, es, piemēram, vēl daudz ko nezinu, ja tā pavisam godīgi. Man tas stends, kas tur ļoti uzrunā, beidzot sakārtot. Ne tikai valstis, to savu identitātes daļu, ka es piedaru šai valstī, kas ir diezgan jau nobriedusi valsts, jau pasena valsts, bet arī kā tas caur ģimeņu stāstiem tiešām vai ne parādās. Līdz ar to, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par mūsu katra, mēs veidojam šā brīža nācijas identitāti caur šo perspektīvu, ka tā ir jāiekļauj šis nepārtrauktības, teiksim, moments tajā iekšā, ja? Viņš tiešām ir jāizjūt, jāizdzīvo, ja? Jā, bet vēl par tiem jautājumiem. Jā. Redziet, es esmu teikusi, ka tas nebija mans plāns, ja, strādāt ar šo tēmu manā akadēmiskajā darbā. Tas tā notika, jo pēc 4. maija deklarācijas juristu biedrības vadītājs tajā brīdī Aivars Borokovs ienāca juridiskajā fakultātē 2., 3. kursā, es biju 2. kursā, teica tā, Latvijas Tautas frontes deputātiem vajag deputātu palīgus jaunajā augstākās padomes, kas ies, un es aizgāju, un daudzi mēs aizgājām. Un tā sākās manas attiecības ar Latvijas valsts nepārtrauktību. Jo nešaubīgi, ka Egils Levits bija noformulējis deklarāciju, bet mēs šeit, kas nenācām no Vācijas, ja, un īpaši no jaunie prāti, man, piemēram, ļoti gribējās saprast, kas ir tā Latvijas valsts nepārtrauktība. Un tā es sāku pētīt, rakstīts, man maģistra darbs bija par šo tēmu Lundas universitātē, kur man vajadzēja ļoti daudz stāstīt Zviedrijas kolēģiem, ja, un arī pieminēt mūsu leģionārus, ar vārdu sakot, visu to likt, un tā tas mani ir pavadījis visās iespējamās dimensijās, tostarp šajos šādu jautājumu izpildījumā, faktiski kopš, jau neatkarības tātad atgūšanas mirkļa, un neatkarība un nepārtrauktības princips ir bijis tas, ko es ļoti bieži esmu piemērojis visās 3 tiesās, kurās man ir bijis tas gods un ir tas gods strādāt, jo ticiet man, Latvijas valsts nepārtrauktības princips parādās lietās, gan attālākās lietās, gan mums ļoti, ļoti būtiskās un tuvstāvošās lietās. Jā. Tā kā man likās, ka es ar šo stāstu esmu patiesi saugusi, tā monumentāli. Jā. Es vēl gribēju piebilst, ka es bieži Eiropas gaiteņos atrodoties, lepojos ar to, ka mums ir viena no senākām satversmēm konstitūcijām Eiropas Savienībā, un tā jau arī nebūtu vecākā, ja viņa arī nebūtu šī valstiskā nepārtrauktība. Ja būtu radīts jauns dokuments, tad sazin, kā būtu. Igauņiem, jā, lielas cīņas. Un atkal paldies, gribētos nosaukt Dietriču Andreju Löberu, kuram bija liela nopelna kopā ar Egilu Levitu, viņu atbalstot deklarācijas rakstīšanā, Rolandu Rikārdu un citu, kas tur arī palīdzēja. Jā. Noslēdzot laikam to valsts nepārtrauktības jautājumu, tāds mazliet filozofisks jautājums jums. Ņemot vērā visu, par ko tikko šeit diskutējām, jūsu ieskatā vēsture rada tiesības vai tiesības rada vēsturi? Tas vispār ir tāds centrālais problēma jautājums vēstures filozofijā. Ne tieši tāds, bet kas virza vēsturi. Un tad ir dažādas
tās galvenās versijas, tās ir idejas, materiālais, tehnoloģijas, varbūt augstāks spēks, providence. Bet es domāju, ja mēs runājam par tiesībām, kādas mēs tās saprotam šodien, kas ietver cilvēka tiesības, demokrātisku valsts pārvaldi, tiesiskumu, tad tās, protams, nāk no apgaismības filozofu idejām. Protams, mēs varam iet tālāk uz kristietības vērtībām un tam līdzīgi, bet tas ir tas laiks, kad šīs idejas sāk savu ceļu un realizēties valstu rakstītās konstitūcijās un tiesību aktos. Tātad tās ir idejas, un ja mēs to visu asociējam kopā, tad tie nenoliedzami veidoja vēsturi un mainīja vēsturi un mainīja to, kā sabiedrība sevi organizē un kā cilvēks redz sevi šajā pasaulē. Bet vienlaikus man šķiet, ka tas ar laiku mainās. Tas mainās, un mēs 21. gadsimtā vispār mīlam uz lietām skatīties ļoti plaši, aplūkot tās no dažādiem aspektiem, un pagātnē mēs redzam, ka mēs mēģinām skaidrot vēstures gaitu ar kaut ko ļoti vienpusēju. Tas vienmēr beidzas, nevienmēr, bet diezgan bēdīgi un traģiski cilvēcēji. Līdz ar to šodien es teiktu, ka tiesības spēlē ļoti nozīmīgu lomu, lai mēs šo kārtību, demokrātiju un to mūsu vēsturisko pieredzi, par kuru mēs tikko arī runājām Latvijas kontekstā, aizstāvētu, sargātu un saglabātu. Līdz ar to es domāju, šobrīd tas ir ļoti svarīgs tāds moments, ka vēsturei ir ļoti liela nozīme, un mēs viņu sargājam ar saviem tiesību aktiem. Ne gluži vēsturi kā zinātni, bet visu to mūsu pagātnes pieredzi, par ko arī šeit runājām, kas veido mūsu identitāti un, protams, valsts pamatus. Kaut kā tā. Jā, ir kas vēl piebilstams? Tā, atgādini jautājumu, lai es neaizrunātos pilnīgi. Man ir atbilde, bet es gribu pārbaudīt, vai man ir pareizajam jautājumam atbilde. Jā, tātad, vai vēsture veido tiesības, vai tiesības veido vēsturi? Nē, tad man bija nepareizā atbilde. Nē, es varbūt vienu papildu šķautni gribu pavērst, jo vēsturi jau veidojam mēs lielā mērā kā cilvēki. Tas nav tikai tas juridiskais teksts, un arī tas juridiskais teksts jau tiek interpretēts no reāliem specialistiem, cilvēkiem, kas šī rakstītajā vārdā ieliek jēgu un piemēro atbilstoši situācijām, jo nebūtu jau nav visu iespējams uzrakstīt vai drīkst. Ir rakstīts nedrīkst zakt, es drusku vienkāršot, bet nav neko rakstīts, ka nedrīkst zilu mašīnu zakt. Nav rakstīts, tad zilu mašīnu drīkst zakt. Tas tā drusku parodēju, bet tur ir vajadzīgi gudri tiesneši, kas spēj to piemērot un pēc būtības īstenot. Tur ir cilvēks vajadzīgs un arī nepietiks ar to pašu mākslīgo intelektu. Tur patiešām ir jābūt šai vēsturiskai izpratnei, šai tiesiskai izpratnei un patiešām arī cilvēcīgam faktoram visā tādā vērtēšanā. Gan tieslietās, gan arī vēsturē. Un tāpēc es varbūt tās drīkstu drusku pareklamēt vakardien. Mums bija kāzu jubileja ar kundzi. Mēs domājam, kā mēs nosvinēsim, paņemsim bērnu līdzi, aiziesim uz vēstures muzeju. Mīlīši, kas nav bijuši vēstures muzejā pilī, aiziet uz vēstures muzeju. Jo tur tas, kādā veidā tiek vēsture stāstīta, un arī tā skaitā šie tiesiskie momenti, ir patiešām caur cilvēku stāstiem, un man liekas, tas ir tas veids, kas atkal uzrunājas, atgriežos pie sirdīm un prātiem, cik tas ir svarīgi, kur mēs tiešām saprotam, kas ir tā mūsu valsts, kāpēc bija grūti, kas bija grūti, kurā brīdī atkal kādam cilvēkam bija tas izšķirošais vārds, kurā brīdī Miķels Valters uzsita uz galvu un teica, Klau, ja mēs tagad 17. novembrī Miķels Valters pasaka, Klau, mēs esam atkal sastrīdējušies, mēs varam ņemties nezinu cik ilgi, bet ja mēs savu valsti nepasludināsim, un ja mēs to neizdarīsim rīt, tad nebūs.
un skatāties skaistajā, tanī lielā fotogrāfijā, ko mēs visi zinām, kur ir Nacionālā teātrī uz skatos visi mūsu prominentie cilvēki, tur nav galvenais Jānis Čakste, tāpēc, ka viņš vienkārši tik ātri nespaspēja par dubļainām ielām no savas Jelgavas, pie Jelgavas mājas atbraukt uz Rīgu, bet tie ir izšķiroši brīži, kur kā personība nospēlē lomu, kur šis cilvēks ir tas, kas beigās veido to vēsturi, cilvēks veido to realitāti, un atkal paldies Miķelim Valteram, par kuru mēs Latvijā daudz par maz zinām, daudz braukāju pa skolām, un šis ir viens no pirmiem jautājumiem, ko es uzdodu, un ir bijis līdz šim viena skola, kas zināja Miķelu Valteru, skolēnu, tam vēstures skolotājiem gods un slavu, jo man liekas mūsu 5 lielāko demokrātu un valstisko cilvēku rindā noteikti Miķels Valters tā kopā ar Čakstu, Mērovicu un Skujnieku iespējams un citiem. Es tikai īsi gribēju vēl piebilst, ka es runāju par idejām, bet tās idejas jau, viņām ir nepieciešama telpa, kurās attīstīties. Un te var jau nedaudz es pieskaros nākamai tēmai, kas ir vārda brīvība, bet nedrīkst aizmirst, un tas ir ļoti svarīgi arī mūsdienu kontekstā, ka šie apgaismības domātāji tomēr varēja brīvi runāt universitātēs. Tas ir laiks, kad Eiropā attīstās pirmās universitātes, jau darbojas kādu laiku. Un tur bija zinātnieki varēja brīvi strādāt, darboties, un tur šīs idejas attīstījās un tiešām mainīja pasauli. Un šodien mēs redzam, ka kas ir viens no pirmajiem bastioniem, ko autoritāri vadītāji vēlas ierobežot, ir zinātne un vārda brīvība. Universitātes un biedrības, starp citu, jo atgriežoties pie Jāņa Čakstes, Jānis Čakste pirmās ārvalstu vizītes nebrauc kā Latvijas prezidents vai tur satversmes sapulces vadītājs, bet kā sarkanā krusta, laikam pat viņš bija Jelgavas sarkanā krusta vadītājs, viņam bija ļoti daudz, kur viņš kā šīs starptautiskās organizācijas pārstāvis pulēja Latvijas vārdu ārzemēs. Jā, es varbūt mēģināšu to kopsavilkt tagad. Es pilnīgi piekrītu tam, ka brīvā cilvēku sabiedrībā mums ir nepieciešami šie visi fenomeni. Tas ir, protams, brīvs cilvēks, kas ģenerē idejas, kur ir cilvēku miedarbība, jo tikai miedarbībā arī top šīs idejas. Un beigās viņas tiek nostiprinātas konkrētā laikā un telpā, un konkrētai sabiedrībai tiek nostiprinātas tiesībās. Un ja es paskatos pavisam konkrēti uz tiesībām, piemēram, šajā mirklī šeit, es varētu uzņemt fotobildi tam, kāda ir Latvijas tiesību telpa šobrīd. Bet mums ir jāsaprot tas, ka šis momentu uzņēmums, viņš ir tapis no tā visa, kam mēs esam gājuši cauri. Proti, jā, mēs varam paskatīties uz tiesībām, kā visas mūsu vēsturiskās pieredzes, tostarp ideju vēstures, vienu konkrētu punktu laikā un telpā. Bet viņš nekad nav statisks, jo cilvēku sabiedrība, brīva sabiedrība bez tiesībām nevar. Mēs vienkārši nevaram. Citādi mēs būsim Hopsa Leviatāna, ja? Atgriezīsimies tajos laikos. Proti, tātad šajā brīdī es paņemu šo mirkļa uzņēmumu un es kopā ar jums mūsu savstarpējā miedarbībā mēs varētu šo konkrēto, piemēram, vārda brīvību šodien šeit jau attīstīt tālāk, ņemot vērā šā brīža vēsturisko kontekstu. Un pēc 20 gadiem kāds cits šajā manā vietā teiks, mans foto uzņēmums lūk ir šāds, kas ņem vērā to, kas notika 20 gadus atpakaļ Lampā, portāla diskusijā attiecībā uz vārda brīvību. Jā, un šis pilnīgi kalpo kā tāda iespēja pāriet uz otro sadaļu mūsu šajā diskusijā. Labi. Jā, tātad
šajā sadaļā mums vairāk sāksim nevis ar tādiem erudīcijas jautājumiem, bet ar tādu vidējās temperatūras mērīšanu. Un šī visa otra sadaļa ir tieši paredzēta personas tiesību ierobežojumiem, un sāksim tieši ar vārda brīvību. Un dzirdot terminu personas tiesību ierobežojumi, bieži vien cilvēkiem prātā nāk tas ļaunākais. Bet patiesībā tiesību ierobežojumi ir pavisam ikdienišķa parādība. Es kādreiz tā pa pusē pa jokam esmu stāstījis, ka ceļu satiksmes noteikumi tas ir personas tiesību brīvi pārvietoties ierobežojums. Bet tas jau nenozīmē, ka tas ir nepamatos. Tas ir sabiedrības interesē, satiksmes dalībnieku drošības nolūkā. Un tāpēc no tiesību ierobežojumiem nav jābaidās, bet tiem ir jābūt samērīgiem, pamatotiem un nepieciešamiem. Pirmais tātad jautājums, temperatūras mērīšana. Vai jūsuprāt Latvijā šobrīd ir nepieciešams noteikt papildu ierobežojums vārda brīvībai? Šis tieši sasauc ar iepriekšējo diskusiju, kas bija šajā teltī. Un es redzu, ka aptuveni 2/3 uzskata, ka nē, vārda brīvība ir jāstiprina. Jūsu komentārs, kā jūs izjūtat vidējo temperatūru Latvijā šobrīd vārda brīvības kontekstā? Vārda brīvība Latvijā ir, bet vārda brīvība nav visatļautība, un atkal visatļautība, tas atkal, kur ir tās robežas vārda brīvībai un citu tiesību aizskārumam, jo vārda brīvība nenozīmē tiesības cilvēku apsaukāt, ievainot, psiholoģiski pret viņu vērsties, dzīt viņu sprukās. Tā, manuprāt, nav vārda brīvība. Es balsoju, ka tomēr ir nepieciešama papildu ierobežojumi, jo skatoties to, kas digitālā vidē notiek, man liekas, ka tur mēs tiesības ir Eiropas līmenī ļoti daudz darīts, un tikai Eiropas līmenī šī jomā var kaut ko darīt, jo korporācijas ir tik lielas un spēcīgas, ka tur viena Latvija vai viena Vācija vai viena Lielbritānija neko tur nopietni nevar padarīt. Labi ir, ka Eiropas līmenī sāk cilvēki šim jautājumam pievērsties, jo tur notiek daudzas lietas, kuras mūsdienās šeit uz skatos, ja es viņus pateiktu, tad man būtu pants, bet digitālajā pasaulē, lai gan tas it kā ir saistoši, bet tomēr kaut kā līdz galam netiek vienmēr piemērots vai īstenots, vai ļoti lēni tiek izņemti attiecīgie pausti ārā no sociālajiem tīkliem. Bet neesmu juridiski, ko lietu jautājumu eksperts, es saprotu, kā tas ir, ka vēršas pret biedrību pārstāvjiem, kas pauž kaut ko, un man liekas, ka tā vēršanās pret šiem cilvēkiem, ko mēs ikdienā piedzīvojam, ko piedzīvoja Martas centrs, Stambulas, respektīvi šīs pretvardarbības aizstāvības mirkļos, atceramies pagājušo rudeni, tas ir vienkārši prātām neaptverami, un tā nedrīkstētu būt. Ja par vārdu brīvības jautājumiem, par to mums arī ir nākamais jautājums. Ja iepriekšējais bija vidējā temperatūra kopumā, tad šeit piedāvājam vienu konkrētu jautājumu. Vai jūsuprāt, priekšvēlēšana aģitācijas periodā ir jāierobežo apmaksāt aģitācija Krievu valodā? Uzreiz varu komentēt, ka šis ir arī bijis aktuāls jautājums nesenā Satversmes tiesas praksē. Arī privātie līdzekļi. Redzu, ka šeit 2/3 pārsvars ir par labu, ka ir nepieciešami ierobežojumi šādā kontekstā. Vispirms, laikam tāds vispārīgs tiesību jautājums Ziemels kundzei. Kā izvērtēt to, vai ierobežojums ir pamatots vai nav pamatots? Valstiesību klasika. Jā, es tomēr drīkstu atkāpties no vispārējās situācijas, jo es gribu tiešām iedot vispārēju, teiksim, tādu mazliet filozofisku, protams, pieeju. Redziet, ne par velti es teicu, ka demokrātija ir spēcīga tad, ja demokrātijas brīvības telpa ir liela. Un mana pieeja ierobežojumu jautājumiem demokrātijas telpā ir tāda, jo vairāk brīvības, jo demokrātija ir stiprāka. Tas ir pirmais. Tas, ka mēs esam konkrētā ģeopolitiskā kontekstā, tas nekādā veidā nedrīkst spiest uz to, ka brīvību telpa samazinās.
jo paļauties savām bailēm, tas ir beigu sākums demokrātijai. Vienlaicīgi nevienā mirklī demokrātija nedrīkst būt naiva, un demokrātija nav naiva, jo tieši demokrātijā gan tiesību sargājošās institūcijas, gan tiesas, kuras ir neatkarīgas, ir tās, kurām vajadzētu sekot tam, kas jau sen ir aizliegts, kā nedrīkst uzvesties brīvā sabiedrībā, ja? Bet tas, ka varbūt nav valsts resursu pietiekams, nenozīmē, ka ir jāiet to ceļu, ka likumdevējs aizliedz. Tas ir valsts resursa jautājums atbildības noteikšanai, saukšanai pie atbildības. Ja? Tā ir tāda mana lielā pārliecība pēc ļoti ilgstoša patiesībā pārdomu un analīzes procesa. Nākamais par šo konkrēto jautājumu. Redziet, ļoti līdzīga lieta tika skatīta Eiropas cilvēktiesību tiesā saistībā ar turku mazākumtautību Bulgārijā. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa tajā lietā un tajā kontekstā pateica, ka aģitācijai turku mazākumtautības valodā ir jābūt pieejamai. Jautājums, vai Bulgārijas situāciju un turku mazākumtautības situāciju ir pārceļama uz Latvijas situāciju? Mana atbilde – nē. Un šajā gadījumā es teiktu, ka tas ir ļoti īpatnēji, ka vispār jautājums ir šāds, jo atbilstoši satversmei, tās 114. pantam, Latvijā ir vairākas vēsturiskās mazākumtautības. Līdz ar to korekts jautājums būtu, lai komunicētu ar šīm vēsturiskajām mazākumtautībām, citas starp nejauksim ar padomju laikā iebraukušām jaunajām tautībām, kuras vēl nav sasniegušas ilgstošo saikni ar Latvijas valsti. Tātad tas ir cits jautājums, piemēram, Ukraiņu tautība nebija Latvijā līdz okupācijai. Ja? Ar vārdu sakot, tātad jautājums pareizi no satversmes viedokļa būtu par to, vai ir jākomunicē priekšvēlēšana aģitācijā ar mazākumtautībām, vēsturiskām mazākumtautībām viņu valodā. Un jā, tas var būt pat arī nepieciešams, atbilstoši 114. pantam, bet atbilde tieši uz šādi formulētu jautājumu, kas nav saistīts ar vēsturisko krievu mazākumtautību, tātad tas ir tikai par krievu valodu, kas attiecīgi attiecās uz šīm visām tautai uzspiestām izmaiņām, kas ir okupācijas laikā nodarītas, kur krievu valoda kļuva par dominējošo valodu. Ja tāds ir šis konteksts, tad mana atbilde būtu nē. Jā. Vai kolēģiem ir kas piebilstams? Tad man Briseles gaitiņos staigājot uzdod jautājumu, kāpēc te jūs latvieši tur diskriminējiet, jo tas ir tāds populārs naratīvs, ko Krievija ļoti veiksmīgi ir paspējusi izsēt rietumvalstīs. Un jā, es arī skaidri pasaku, es pasaku, tu pasties uz Berlīni, cik Berlīnē dzīvo turku tautības cilvēku un cik daudz tur ir pieejama turku valodā reklāmas, visu veidu informācija. Ļoti limitēta. Tādējādi, tā, man liekas, arī starptautiski. Viņi nav mazākumtautība, bet viņi tādi paši ir ieceļojuši, viņi pie tam vēl ir aicināti ieceļojuši, nevis neaicināti. Tātad tur ir pat, to es arī parasti norādu, ka tur ir pat diezgan lielas atšķirības, un jūs to nedariet. Tādējādi izņemot vēju no burām šim jautājumam, kuram liekas, ka visa pasaule prasa, ka tā vajadzētu būt. Protams, ka neprasa, un protams, ka citur tā arī nav un nevajaga. Jā. Nu, tad varam virzīties pie nākamā jautājuma, un šis arī ļoti sasauc ar to diskusiju, kas tikko ir bijusi par demokrātijas spēju pašai sevi aizsargāt. Un arī nesenā satversmes tiesas praksē ir tas sarežģītais jautājums, ir ģeopolitiskais konteksts, ir situācija, kurā sabiedrība un valsts šobrīd atrodas.
Un jautājums ir par šī samērīguma rašanu tiesību ierobežojumos. Tātad jautājums ir, vai jūsuprāt Latvijā būtu jāievieš bargāki sodi par genocīdu, noziegumu pret cilvēku, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu? Šķiet, ka diezgan tuvu vienprātībai šobrīd zāle ir, ka jā, būtu nepieciešami stingrāki ierobežojumi. Jūsu skatījums? Te laikam jāpiebilst, ka jau šobrīd tie sodi ir diezgan bargi, un viņi tika pirms, ja nemaldos, 2-3 gadiem vēl pastiprināti un konkretizēti, ka tur ietilpst arī PSRS un nacistiskās Vācijas padarītā attaisnošana. Nu, tur ir diezgan stingri, man, ja nemaldos, līdz 5 gadiem pat varētu būt. Es no galvas neatceros to pantu. Nu jā, tas pat ir, es teiktu, tas nav īsti, tas ir, protams, vārda brīvības jautājums, bet ir arī sodu politikas liels elements un arī soda samērīguma jautājums, kas mazliet no cilvēktiesību, teiksim, standartu viedokļa mazliet citas nianses, protams, ienes iekšā. Ja? Es tikai piebildīšu, ka ir vēl viena ļoti zināma Eiropas cilvēktiesību tiesas lieta, Perinčeks pret Šveici, kurā patiesībā Šveicē, arī par dažāda veida šajā kontekstā izteiktiem viedokļiem cilvēku, patiesībā pat žurnālistam, ja es nemaldos, draudēja kriminālsods. Un Eiropas cilvēktiesība tiesa nebija sajūsmā par šādu situāciju, bet, protams, ka žurnālista status ir šajā gadījumā arī īpašs status un īpaši aizsargājams. Tas, ka genocīdu, noziegumi pret cilvēci attaisnot ar attaisnošanu šāda mēroga noziedzīgu nodarījumu attaisnošanu nevajadzētu aizrauties, un ka demokrātiskai sabiedrībai tik tiešām ir tiesības pateikt, mēs negribam savā publiskajā telpā attaisnojumus civiliedzīvotāju vienkārši noslepkavošanai, bez aizdomāšanās, bērnu deportēšanai. Mēs negribam šādus attaisnojumus redzēt, tas ir pilnīgi leģitīmi un pamatoti. Ja? Tā kā aizliegums kā tāds, sods kā tāds par šāda veida runu, tas ir saprotams, tas tiek praktizēts demokrātiskajā telpā. Un soda bardzība, soda bardzība tomēr katrā valstī mazliet ir savs konteksts, un es piekrītu Edītei, ka mums viņi tiešām jau ir bargi noteikti. Es gribētu izteikt savu sajūsmu par Latvijas vēstnešu portālu un par šo diskusiju, jo tiek no jums, Latvijas vēstnešu portāls ir viens no kvalitatīvākiem medijiem, kas ir Latvijā, ar ārkārtīgi interesantām analīzēm, intervijām un tā tālāk, ne tikai likumu publicētiem tekstiem, bet ar ļoti dziļi rokošiem, brīvi pieejamiem, patiešām informatīviem un ārkārtīgi dziļiem tekstiem. Un man liekas, ka šī diskusija un šis jautājums lielā mērā paver skatu uz tādu kā drusku jūsu viedokli, kas īstenībā ir palīgās sauciens, ka vajadzētu vairāk darīt lietas labā, lai nenotiktu. Tā es vismaz lasu šos datus. Jo vajadzētu bargākus sodus, ja mēs pat šeit uz skatos nezinām precīzi, vai tie ir 5 gadi, 10 gadi, 3 gadi, kas draud, ja es attiecīgi noliedzu genocīdu, ja? Tad acīm redzot, droši vien arī tik plaša tā zināšanas par to, cik tur gadu attiecīgi tiek piespriesti, mums auditorijā nav, bet es šo izlasu kā skaidru vajadzību, ka būtu vairāk jādara, lai nebūtu tik pašsaprotama tā saskarsme varbūt tomēr ar nievājošiem izteikumiem, kas varbūt neaizvāk gluži līdz tiesai, bet kas ir tāpat ārkārtīgi sāpinoši un nepieņēmami demokrātiskā sabiedrībā.
Tātad liels paldies Latvijas vēstniešu portālam par šo jautājumu, un īstenībā arī pirmais jautājums par Kirčenšteinu kā satversmes turpinātāju Latvijā arī ir savā ziņā tāds modinātājs zvans mums visiem, kā acīm redzot, mums ir vairāk jāpievēršās tieši arī šo šķautnu skaidrošanai un satversmes būtībai, nepārtrauktībai, ko jau arī jūs ikdienā darat, tā skaitā caur šo diskusiju. Man atbild uz šo jautājumu būtu tāda, kur atkal pavīdēs pateicība Latvijas vēstnieša portālam, un es neesmu jūsu darbinieks, esmu vienkārši jūsu fans, ir tas, ka jūs definējat terminu pašaizsardzīgā demokrātija. Šveidas kundze no Vācijas vēstniecība labi zinās šo vācu, cik plaši Vācijā izmanto vārdu Wehrhafte Demokratie. Tātad pašaizsardzīgā demokrātija, ka valstī nevis ir tikai iespējas sevi aizsargāt, bet patiesībā valstī ir pienākums sevi sargāt. Un valsts sargāšana nozīmē tā skaitā pret šādu patiešām fundamentālo demokrātijas pamatu apstrīdēšanas, noliekšanas un kaitniecību attiecīgi vēršanos, vai tie ir pietiekami šie gadi, reku kolēģi tūlītās pateiks, cik gadi draudu par genocīdu noliekšanu, bet visticamāk tas ir tāds atgādinājums, ka ir jādara vairāk, lai nebūtu šo nevīžīgo izteikumu un tādā ziņā šādā veidā arī izlas šo rezultātu. Bet jautājums ir arī par piemērošanu, jo piemērošanas jautājums, jo sots ir līdz 5 gadiem, bet paredzēta arī īslaicīga brīvības atņemšana, naudas sots, probācija, un ja tas ir izdarīts grupā vai ar automatizētiem līdzekļiem, kas ir to domāts, nezinu, mākslīgais... tad ir vēl stingrāki sodi, bet tā īsti nezinu, kāda ir tiesa praksa Latvijā. Un kurā brīdī tad tā slavināšana vai attaisnošana kļūst par noziegumu? Jo es domāju, ka, man ir nācies saskarties ar cilvēkiem tādā privātā sarunā, ka viņi saka, nē, es uzskatu, ka tas, kas notika ar jums 40, un 41. un 49. gadā bija pareizi. Protams, mēs esam iegājuši ļoti sarežģītajā tēmā, kas jau izskanēja, ko darīt, ja Facebookā, piemēram, tas ir diezgan bieži redzams, tātad tiek noliektas Latvijas iedzīvotāju deportācijas kā smags noziegums, starptautisko tiesību pārkāpums. Un tādi noliegumi ir, un Facebooks ir publisks, un līdz ar to, kādas vispār ir iespējas tiesību sargājošām iestādēm, ir lietas, ir rosināti krimināli procesi, bet pirmais jau, kur ir interesi, ir, protams, sazināties ar konkrēto platformu, lai šāda informācija tiktu noņemta. Ja? Jo jautājums ir tieši arī šo tēmu paceļ, par ko es sāku, mēs mūsu demokrātiskajā telpā nevēlamies šādus arī citiem apvainojumus dzirdēt, ģimenēm, kas ir cietušas, kurās vēl šis ciešanas, teiksim, emocija viņa turpinās, jo viņa iet cauri paudzēm, un pateikt, ka vectēvs vai vecmāma kā bērni, kas tika izsūtīti, vai kāds nav atgriezies, ka tas nebija noziedzīgs nodarījums, tas ir ārkārtīgi sāpinoši sabiedrībai. Un tas ir tas, ko mūsu demokrātiskā sabiedrība, protams, pret ko grib nostāties un negrib pieņemt to kā normālu diskusijas elementu šajā sabiedrībā. Un tas ir pilnīgi saprotams un akceptējams. Es vēl no šī vidējās temperatūras mērījuma mazliet paturpinot to, ko Edita pieminēja. Ir tas jautājums, vai tā ir problēma piemērošanā, likumā, vai tā ir vienkārši sajūta. Tāpēc, ka tas, ko es, piemēram, esmu savā pētniecībā novērojis, ka bieži vien ir vēlme reaģēt uz kaut kādām problēmām ar likuma grozījumiem, paaugstināt sodu, aizliegt konkrētu darbību, bet bieži vien tie instrumenti, lai kaut ko sasniegtu, jau pastāv šobrīd. Tas ir jautājums par aktivitāti un reaģēt spēju. Agri, tu jautā mums, jo man liekas, te būtu īstais brīdis palaist drusku mikrofonu apkārt, kāpēc jūs balsojāt jā?
Jo tomēr no 20 cilvēkiem 70% varbūt kāds no jums var pastāstīt. Man vismaz liktos ārkārtīgi interesanti. Vai ir kādi brīvprātīgiem? Jā. Tā man šķiet, ka tuliņ atnesīs mikrofonu no aizskatuves. Tā. Droši turiet. Kungam. Jā. Jā, labdien. Vārbiņš, Saulētas advokāts. Es domāju, ka problēma ir likuma piemērošanā ārkārtīgi daudz, jo tie sodi, kur ir sasniegts maksimums, tātad ir, praksa rāda, ka tie ir ārkārtīgi reti. Jo tad ir jābūt vairāk kārtīgai atkārtotībai, nelabojams, vairāk kārt sodīts un tā tālāk. Un es domāju, ka šī nespēja novērtēt ģeopolitisko situāciju galvenā problēma, kādēļ mēs joprojām neizmantojam to likumu spēku, kāds ir dots šobrīd, nemainot neko, par ko gāja runa. Jā, liels paldies. Tā, es domāju, aplausi tiešām ir vietā. Varam tad pievērsties nākamajam jautājumam, jo temats šobrīd kopumā tiesību ierobežojumi. Mēs šo diskusiju esam sākuši ar tādiem ļoti plašiem, smagnējiem jautājumiem, un tad varbūt ir laiks kaut kam mazliet vieglākam. Vai jūsuprāt, Latvijā būtu jāievieš stingrāka kontrole pār skaidras naudas darījumiem? Atbilžu varianti, jā, ir jāierobežo nelegālās naudas aprita, nē, tā jau ir pietiekami stingri, vai arī ierobežojumi skaidrs naudas darījumiem ir jāceļ. Šis mazliet tāds atkal augsta ūdens šalts no citas operas. Es neteiktu, ka tas ir vieglāka tēma. Arī fakts, jā. Nobalsots ir, bet neparādās, jā. Tā, tehniskas problēmas šķiet. Tā ir sazvērestība. Jā, tieši šajā brīdī. Bet es varu padalīties pieredzē, ka mēs LV portālā ļoti daudz rakstām par šo tēmu. Zinām iemeslu dēļ mums jāinformē sabiedrība par politiku, kas tiek ieviesta, lai novērstu nelegāli noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un šīs tēmas, tiklīdz mēs skaramies klāt cilvēku kontiem, bija doma samazināt to slieksni, kad jāziņo bankām par kaut kādiem darījumiem līdz, man liekas, 750 eiro. Tad tas mūsu statistika vienkārši uzlidos debesīs, jo cilvēki skatīsies, dalīsies Facebookā, dusmosies un par tādām vārda brīvības tēmām, tur jābūt kaut kam ļoti skaļam un ļoti īpašam, lai cilvēki dalītos ar rakstiem par to pašu satversmi, lai gan, manuprāt, mēs redzam no šīs diskusijas, ka tās ir ļoti interesantas tēmas, bet jā, tiklīdz mēs skaramies klāt naudai un kur es dabūju un kāpēc es tagad pērku mašīnu par skaidru naudu vai kaut kas tam līdzīgs, tas vienkārši visus ļoti tracina un ļoti interesē. Jā. Jā, man jāsaka tā, es skatos uz šo jautājumu nedaudz savādāk. Jo man vispirms ir jautājums par to, vai tā kontrole ir tur, kur viņai ir jābūt. Un vai mēs nerunājam par kontroli tur, kur viņai tik tiešām nav jābūt. Ja būsim godīgi. Naudas apgrozība Latvijā ir liela. Ja mēs staigājam pa pilsētu, acis vaļā un skatāmies, kas notiek uz ielām. Bet budžets nepildās. Jā, piekritat? Lūk. Tātad, mans jautājums ir sekojošs. Ko mēs kontrolējam? Kur aiziet valsts resurss attiecībā uz ko tieši? Es savulaik arī esmu gan studējusi, gan strādājusi Zviedrijā. Es jums došu vienu piemēru. Ja Zviedrijā kāds brauktu ar ļoti dārgu mašīnu, vai es atvainojos, uzbliestu pili,
būtu zvans pie durvīm. Vai jūs lūdzu varat pamatot jūsu legālos ienākumus? Ja mēs tiešām koncentrējamies uz 750 eiro, kas ir arī liela nauda, ja, cilvēkiem, ļoti daudziem, bet nekoncentrējamies uz mana bildi, kuru es tikko uzgleznoju, gan uz Zviedrijas piemēru, bet viņas ir arī Latvijā. Tad kaut kas, protams, vispār izpratnē par to, kas ir kontrole, ir šķērsām. Un līdz ar to es tiešām nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo es gribētu, lai mēs koncentrējamies uz to līdzekļu legalizāciju, līdzekļu legālās izcelsmes parādīšanu, kur šie līdzekļi tik tiešām ir. Un es pienesīšu vēl Eiropas dimensiju visam tam. Manuprāt, mums nevis tikai pašiem ir jābūt labiem, bet mums ir arī jāgādā par to, ka naudu neatmazgātu Vācijā, Francijā, Kaimanu salās un tā tālāk. Arī šeit Latvija, kā Eiropas Savienības dalība valsts, var un varētu darīt vairāk, jo no vienas puses mēs paši sev esam diezgan labi savu mājas darbu padarījuši, tā, kad draudēja mūsu izspēršana no starptautiskās finanšu sistēmas, bet citas valstis jau nav gluži savu uzdevumu augstumos šī jautājumā. Kā rezultātā arī Latvijā ieplūst nelegālas atmazgātas naudas, visādas reklāmas kampaņas tiek sponsorētas ar citās valstīs atmazgāto naudu, un tādā ziņā paturpinot Ziemelskundzes to tēmu pareizi, kā saka arī teorija, ir ķert lielās zivis, lai arī mūsu kā sabiedrības tā ticība tam, ka tiek blēži notiesāti, augtu, un lai arī mūsu tolerance pretiesiskumu būtu mazāka, jo arī tas, ko gods un slavu nelaiķēja Jutai Strīķei, kā viņa knābā strādāja, ka viņa paņēma lielās zivis un ar tām strādāja. Man liekas, tas bija tas lūzuma punkts, kur arī mēs sapratām, nu tam policistam nedrīkst maksāt vai arī citas lietas, jo ja tos lielos ķer, tad arī man ir tomēr drusku godīgāk jādzīvo savā dzīvē. Tādējādi domājot visu gan no šī psiholoģiskā, ar ko es saskaros, gan arī teorētiskā un šī starptautiskā mēroga, man liekas, mums Latvijā jādomā drusku plašāk nekā savā pieju ģīķītī tikai, un ne tikai tos, protams, arī jāķer tos mazos ir, bet to galveno uzmanību vajadzētu pievērst tām lielām blēdībām, jo tur arī notiek daudz lielāka kaitniecība. Jā, bet kāpēc? Nākamais jautājums ir, kāpēc? Un redziet, ja mēs tikai šādi izolēti uzdodam šo jautājumu, tad mēs, protams, pazaudējam to lielo bildi. Un tas, par ko mēs maz runājam, ir šī kopējā labuma vērtība. Jo, protams, ka katram Latvijas pilsonim, iedzīvotājam ir tiesības, ka arī tas valsts budžets tiek jēgpilni izlietots. Ja? Attiecīgi ir jārāda tās kopsakarības starp to, ka tātad tiek kontrolēts tas, kuram būtu jābūt kontrolētam, bet kāpēc? Tāpēc, lai nāk valsts budžetā līdzekļi, lai ir tātad lielāki līdzekļi veselības aizsardzībai, skolām, gala beigās zinātnei, ko mums ļoti vajag, stipendijām studentiem augstskolās, tiem jauniešiem, kuriem vajadzīga palīdzība. Bet mēs bieži vien, varbūt es maldos, varbūt es neesmu visu laiku uz vietas un nesakoju, bet ļoti bieži mēs šo kopsakarību, kāpēc tas ir vajadzīgs, mēs tomēr par maz par to runājam Latvijā. Vismaz man ir tāds. Un mēs esam pārāk iecietīgi. Es piedāvātu alternatīvu risinājumu, paķerstam alimentu nemaksātājus. Tur ir riktīgi, cik tur ir miljards ir parādi uzkrājušies, kur valsts ir izmaksājis šo blēžu vietā, un tie visi brauc ne visi brauc varbūt ar smalkām mašīnām, bet liela daļa no viņiem mums pat kaimiņos dzīvo, viens otrs viņus pat algo, paķersam tos, jo tur patiešām notiek kaitējums arī nākamai paaudzei, bērniem, kas aug, kuriem šie
cilvēki ir sabiedrībai un šim bērnam parādā. Un, protams, viss tas kaitīgums, kas tiek izdarīts psiholoģiski ģimenei, kur tas bērns aug un kur viņš nevar normāli dzīvot, ja šī atbildība pret to bērnu netiktu uzņemta. Jā, noslēdzot šo slaido sadaļu, laikam mans komentārs būtu par personu tiesību ierobežojumiem kopumā, ka tajā brīdī, kad ir runa par sociāliem, ekonomiskiem un īpašumu izmantošanas jautājumiem, tiesību ierobežojumi uzreiz saskaras no vienas puses ar daudz aktīvākiem mēģinājumiem savas tiesības aizsargāt. Tas ir tas, ko vismaz Satversmes tiesā bieži vien var redzēt, ka par kuriem jautājumiem biežāk strīdās tiesības uz īpašumu, tiesības sociālo nodrošinājumu tam līdzīgi. Un arī vienlaikus šis ir tas jautājums, kur sabiedrības locekļiem ir grūtāk vērtēt to sevi iepratim sabiedrībai. Un tāpēc tie, kas ir vārda brīvības jautājumi, tie vispārīgi brīvība jautājumiem, tas jau ir vairāk ikdienā pārsvarā neskar, un tajā brīdī, kad skar, tad ir karogi gaisā un ieroči rokās. Jā, tāpēc, ka tas ir demokrātiskās sabiedrības brieduma jautājums, ja? Un tā ir tā izpratne, ka mēs gala beigās esam, kaut kādai solidaritātei arī ir jābūt. Un līdz ar to ir vienkārši izcila šī tēma. Es tikai varu pievienoties, ka tiesība pratība ir tiešā korelācijā ar to, cik, teiksim, attīstīta, nobriedusi būs vispār mūsu demokrātiskā sabiedrība, saprotot šos te par un pret un līdzsvarošanu. Jā, ņemot vērā, ka mūsu diskusija jau virzās tuvāk noslēgumam, tā lai atliek vēl laiks arī skatītāju jautājumiem, man tāds atkal filozofiskais jautājums. Ja salīdzina, piemēram, Latvijas pilsoni mūsdienās un starpkara periodā, vai ja salīdzina Latvijas pilsoni Latvijā vai Eiropas Savienībā. Kā jūs vērtātu? Latvijas pilsonis ir vairāk uz brīvības pusi, vai viņš ir brīvāks vai ierobežotāks un līdzīgi vai labāk pasargāts vai mazāk pasargāts? Es varbūt to vēstures sadaļu nedaudz pakomentēšu. Manuprāt, salīdzināt šos divus laikus tādā aspektā varbūt nevajadzētu, jo mēs runājam par divām dažādām sabiedrībām. Vērtības, protams, ir tās pašas līdzīgas un tā tālāk, bet tie ir citi laiki, tā ir cita sabiedrība. Tā ir sabiedrība, kas nav pieredzējusi okupāciju, tā ir padomju okupācija, tā ir sabiedrība, kas nav pieredzējusi holokaustu, tā ir sabiedrība, kas nav pieredzējusi deportācijas, tā ir pilnīgi citas traumas, protams, ne mazākas, bet citas, un arī tās problēmas, kā vēsturnieks Kārlis Sils pēta un vienā no LV portāla intervijām stāstīja, toreiz uz ielām vārtrūmēs kāvās par citiem jautājumiem. Mēs varbūt esam, un sabiedrība bija ārkārtīgi sašķelta. Mēs esam tagad vairāk runājam par tādām divām kopienām vai tam etnisko sašķeltību iespējams, bet toreiz viņa bija sašķelta dažādos virzienos un aspektos. Labi, neizplūstot, es gribēju pateikt, ja var divas lietas. Pirmkārt, tā laika Latvija, manuprāt, bija ļoti, var teikt, progresīva savā ziņā, tiesību ziņā. Nevelti mēs esam viena no pirmajām valstīm, kura piešķīra vēlēšanu tiesības sievietēm, piemēram. Satversmes sapulce pieņēma likumu par laulību, kas ļāva šķirt laulību un to noslēgt ārpus baznīcas, civilo laulību. Bet tai pašā laikā ļoti interesanti, ka pati sabiedrība tās sievietes Saeimā nevēlēja. Satversmes sapulcē tika ievēlētas 6 sievietes, bet pirmajās 3 Saeimās neviena. Un, kā es esmu skatījusies brīnišķīgos statistikas apkopojumos par Saeimu, tad Saeimas vēlēšanām, tad tur ir minēts, ka tā pašas sievietes svītroja ārā sievietes kandidātas no šiem sarakstiem. Tas ir viens aspekts. Protams, tur bija ļoti daudz problēmas, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi pateikt, ka daudzi vēsturnieki ir vērsuši uzmanību uz to, ka
Diemžēl Ulmaņa režīms pēc apvērsuma tuvojoties 40. gadam īpaši nesagatavoja sabiedrību tam, kas bija ļoti iespējams un beigās arī notika. Un tas iespējams nebūtu noticis, ja tajā laikā būtu brīva prese. Gobiņa kungs. Man liekas, ka tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir tādu drusku pārēju no tiesību pasaules uz tādu naratīvu pasaules. Varbūt drusku jau pa tālu lecu, bet vismaz kaut kādas iezīmes ir tam, ka tai realitātei nevienmēr ir tik liela nozīme, nevienmēr tam tiesiskumam cilvēki vairs pat vadošos amatos, neminot Ameriku tagad kā piemēru, pievērš tik lielu uzmanību, bet ka tam naratīvam, tam stāstījumam, tai šķietamībai ir arvien lielāka nozīme, un tas ir bīstami, tas ir nevēlami, bet varbūt drusku citā šķautnē atbildot arī vēl tavu jautājumu par to pamatbūtnītību. Man liekas, ka mēs Latvijā salīdzinājumā ar citiem Eiropas kolēģiem, kurus es ikdienā satieku, mums ir daudz dziļāka tā taisnīguma apziņa varbūt tās un vajadzība pēc taisnīguma. Un ja kaut kādā veidā mēs piedzīvojam kaut kādu netaisnīgumu, tad tas, kā mēs uz to reaģējam, mēs krājam, bet kaut kad tas nāks ārā un tad tas eksplodēs. Tas, ka mēs neesam ar mieru pieņemt netaisnību, mēs varbūt krājam un publiski iziesim salīdzinoši vēlāk nekā kāds cits, bet mūsu tā neapmierinātība ar to ir un sensitivitāte uz to ir krietni lielāka. Plus varbūt arī vēl cita šķautne, kas mums ir, ka tas nebūs populārs teikums, bet mēs varbūt esam ar nedaudz tādu sadistisku, mazohistisku arī tieksmi, ka mums varbūt tieši no to, ka mēs pārāk maz sarunājamies par lietām un pārāk ilgi krājam, un tad mums sprākst ārā un dabū to es atvainojos to kaku, dabūt daudz pa seju, lai gan varbūt viens būtu pelnījis. Paturpinot un nobeidzot, es piekrītu, ka mums taisnīgums ir svarīgs. Taisnīgums mums ir svarīgs tāpēc, ka mēs viņu neesam ieguvuši. Mēs viņu neiegūsim, kamēr kā minimums Krievijas federācija neatvainosies mūsu sabiedrībai, kā minimums. Un kamēr kā minimums mēs nesakārtosim paši savu stāstu un savus arhīvus un kas, ko un kā un kur ir bijis. Līdz ar to šī nepieciešamība pēc taisnīguma un līdz ar to asākas izjūtas šajā perspektīvā viņas turpinās, diemžēl, pastāvēt. Tā ir tāds mans novērojums arī un zināms starpsecinājums. Bet tagad par to brīvību. Es piekrītu, ka katram laikam ir sava tomēr sabiedrība, un tas ir arī loģiski pašsaprotami. Bet kas ir šajā brīdī ļoti interesanti, un es teiktu tā, nedz līdz okupācijai, nedz pēc okupācijas, latvietis un Latvijas sabiedrība nav bijusi brīva. Mums ir bijuši atsevišķi individi personības, ārkārtīgi brīvas personības, spēcīgas personības. Bet vienlaicīgi tas, ko es esmu novērojusi, ka mēs esam tik ļoti bijuši apspiesti, ka mums ir ļoti grūti nonākt katram līdz savai iekšējai brīvībai, atbrīvoties kā cilvēkam, būt brīvam cilvēkam. Pajautājiet sev. Es esmu brīvs cilvēks, katrs pajautājiet. Un es tagad nonāku, jā, es saprotu. Un tagad, burtiski, tikko, es teiktu tā, paudze, kas ir dzimusi, tie ir mani bērni. Es jums varu apliecināt, tas ir 2005. gads un uz augšu. Man ir jauni bērni, lai cik tas arī nebūtu īpatnēji. Un tā ir tā paudze, kur es redzu, jā, ir Latvijā dzimusi patiesi brīva jaunā paudze. Un tas ir tātad 20 veselu paudzi vēlāk, pēc neatkarības atgūšanas.
tas ir tas brīdis, kad dzimst pirmā tiešām brīvā paudze. Vai viņiem vajadzēs taisnīgumu, vēsturisko, kādu viņiem vajadzīgs, mums ar viņiem jārunā, es tiešām nezinu, lai arī, protams, piemēram, ar saviem bērniem es daudz runāju par to, kas ir bijis, bet kā viņi to uztver, tas mums ir lielais jautājums. Mums ir šī pirmā brīvā paudze, tā mums ir labā ziņa, bet laikmets mainās. Laikmets mainās, laikmets šobrīd ir ļoti bīstams. Tas ir tieši tas, ko tu teici. Un attiecīgi mans jautājums, man nav atbilžu, ja, bet mans jautājums tiešām ir, kā mūsu pirmā tiešām brīvā, un mūsu jaunieši ir forši un tiešām brīvi, radoši, kā viņi norentēsies šajā 21. gadsimtā ar mākslīgais intelekts un tā tālāk, kas patiesībā šo brīvību, šo radošumu spiež. Viņš viņu spiež, viņš viņu sašaurina. Varbūt tās nav ārvalstu armijas, bet tas ir kaut kas cits cilvēka radīts, kas spiež uz šo brīvību. Un tas ir tas nākamais stāsts, vairāk brīvības, tāpēc es arī saku, vajag vairāk brīvības ar valstiskiem mehānismiem, jo ir tik ļoti daudzi faktori, kas to brīvību grib sašaurināt. Es domāju, tas arī ir skaista tēze, uz kuras mēs varam arī noslēgt šo tieši diskusijas sadaļu, bet es pieņemu, ka skatītājiem ir radušies kādi jautājumi. Es redzu jau 2 paceltas rokas, tur bija pirmā roka un tur būs otrā roka, un būs arī opcija uzdot jautājumu slaido. Šeit jūs redzat kvadrātkodu un saiti. Sveiki. Ko jūs domājat par to tā saukto chat kontroli, ko pašlaik Eiropas parlamentā tur jau ilgāku laiku mēģina izstumt cauri? Vakar bija balsojums, kaut kas tur daļai ir izgājis, bet galā grib tā kā piekļuvi privātiem kriptētiem chatiem, un kas tad paver daudz riskus. Jautājums vispār, kā to var izdarīt, jo viss ir kriptogrāfiskie mehānismi notika vienkārši, paver riskus tur, kam būs piekļuve, noplūdēm, privātumam, vārda brīvi vai visapārējiem. Paldies. Bet aicinu ņemt vērā, mums vēl 7 minūtes tikai palikuši. Neesmu ļoti iedziļinājies, bet es drīzāk laikam būtu par, bet vēl ir drusku jāpanalizē. Un arguments būtu tāds, ka tāpat, respektīvi, vai man no valsts vai no tiesiskām institūcijām nav tik daudz bail kā no viena multibiljonāra, kas ļoti rūpīgi izmanto to informāciju, kas kaut kur ir apritē, un to var izmantot, un tām grupām, kas šādā veidā var veidoties, man liekas, tie riski tur ir baigi. Man gribas cerēt, ka tomēr tiesība aizsargojošās institūcijas to izmantot godprātīgi, un tur ir jāpievērš uzmanība, lai tās sistēma būtu pietiekami aizsargāta. Tev liekas, ka miljardieriem nav? Okay, nekatrā ziņā uz šo brīdi. Tātad, kur mēs esam Eiropas Savienības tiesībās? Es konkrēto lietu nevaru komentēt, jo es zinu, ka tas pie manis atnāks un pie maniem kolēģiem Eiropas Savienības tiesā. Bet tas, ko es varu šobrīd pateikt, ka, protams, Eiropas Savienības pamatiesību hartas 7. 8. pāns par tiesībām uz privātumu un datu aizsardzību, kas ir ārkārtīgi spēcīga Eiropas Savienībā, tas pašreiz ir standarts. Un vienalga, kas notiek likumdošanas procesā, jo šis ir likumdošanas process, tātad elements pašreiz vēl tikai, tam ir jābūt saskaņotam ar datu aizsardzības tiesībām un visu Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Es tikko faktiski atgriežos, mums bija 2 dienu gara sēde ar visām lielajām platformām Savienības tiesas lielajā zālē. Tā ir mana lieta, es esmu tiesnesa ziņotāja. Par to, kā, piemēram, šīm platformām ir vai nav pienākums aizsargāt tātad
preses izdevumus un preses izdevēju publicēto, piemēram, šajās platformās, kur es zinu, ka Latvijā ir ļoti liels izaicinājums īstenot direktīvu 2019 par tātad preses izdevumu aizsardzību Facebookā un tā tālāk. Ja? Ar šo piemēru es gribēju vienkārši pateikt to, ka šī judikatūra, kas saistās ar lielajām platformām un dažādās izpausmes, teiksim, kādas mēdz būt, ir ļoti plaša šobrīd, un tas process, protams, turpinās. Un konkrēti šajā lietā, kas arī saistījās ar visām streaming platformām un video spēlēm un tā tālāk, kāds viņiem ir pienākums no tiesība aizsardzības viedokļa, jā, tas pašreiz ir Savienības tiesā. Tā kā sekojiet, tā bija reklāmas pauze Eiropas Savienības tiesa. Jā, es redzēju, šeit bija otrs jautājums. Jā, sveiki. Man vienmēr ir licies ļoti tāds interesants jautājums par diviem, varbūt līdzīgiem, bet atšķirīgiem konceptiem - vienlīdzība un līdztiesība. Un, teiksim tā, man prieks, ka tika pieminēts jautājums par demokrātiskiem procesiem, par vienlīdzību, līdztiesību. Kuri ir tie brīži, ka mums vajadzētu domāt vairāk par šo vienlīdzību, un kur varbūt vienlīdzības šam aspektam vajadzētu būt, neiet tik tālu un palikt, ja mēs esam līdztiesīgi? Jā, protams, ka vispārējais tiesību princips ir vienlīdzīgo tiesību princips. Un tad viņam, teiksim, ir tāda otra pusīta diskriminācijas aizliegums. Diskriminācijas aizliegums uz aizliegtiem pamatiem. Piemēram, tātad diskriminācija uz rases vai etniskās izcelsmes vai ādas krāsas. Viņi vienkārši nav iespējami. Līdz ar to varētu, teiksim, to pārtulkot, tev ir jābūt līdztiesīgam ar visiem, neatkarīgi no ādas krāsas, tātad rases un tā tālāk. Jā. Bet, protams, ka ir tādi salīdzināmas situācijas, kurās atšķirības pastāv, vai ne? Un tad gan Satversmes tiesa, gan Eiropas cilvēktiesību tiesa, gan jo īpaši Eiropas Savienības tiesa ir konkrēti soļi, kuriem ir jāaiziet cauri, lai tu nonāktu līdz secinājumu, vai šī atšķirīgā attieksme salīdzināmos, teiksim, situācijās, vai viņa ir attaisnojama un vai viņa ir samērīga. Un attaisnojama viņa būs tad, ja ir noteikts kādam konkrētam leģitīmam mērķim, tā kā samērīgums ir iespējams, ja, atsevišķās situācijās. Pilnīgs aizliegums uz acīm redzamiem pamatiem un salīdzināmas situācijas, ka tomēr jāvērtē. Tā mēs skatītos uz to. Jā, mums ir ienācis jautājums arī slaido, vai valsts un likums rada telpu brīvam cilvēkam, vai arī tie neizbēgami ierobežo viņa radošo potenciālu? Es varbūt, tā kā mums laika maz, tad, manuprāt, radošais potenciāls uzplaukst attiecīgā vidē. Un tas ir mazāk saistīts ar likumiem, ierobežojumiem vai kaut kādu valsts iekārtu, bet ar, piemēram, ieguldījumiem un pieejamu finansējumu mākslai, izglītībai, zinātnei, un kur cilvēki var nākt kopā, apmainīties idejām, diskutēt, un tur dzimst tās lielās idejas un izgudrojumi un dažādas lietas, kas var mainīt pasauli. Šķiet, ar to arī noslēdzas mūsu... vēl pēdējais komentārs. Es gribētu vienkārši noslēdzošo vārdu kā aicinājumu mums visiem šeit, jo mēs sākām ar tiesisko nepārtrauktību, un viena lieta, kas man pilnīgi derdzās, un varbūt mēs kolektīvi varam izdomāt veidu, kā šo apstādināt, ir jūs iespējams esat Wikipēdijā pārbaudījuši kādus Latvijā dzimušus cilvēkus, kur ir pamainīts, jo visu laiku parādās, ka mēs esam dzimuši Padomju Savienībā, prātiņi nāc mājās. Bet ja tas ir... Bet tā ir... Tad ir veids, kā var nomainīt, vai ir visiem automātiski mainīts. Jo man liekas, ka tas, kas būtu jādara,
ja mums ir valstiskā nepārtrauktība, tad arī, tomēr Wikipēdija, nav jau viņi gluži antidemokrātiski noskaņot kā daži citu platformu, šie veidojumi. Un man liekas, ka tam vajadzētu būt sistēmai, ka var rakstīt, okupētā Latvija vai vienalga, Latvijā, dzimuši Latvijā, kas toreiz bija okupēta. Tā varbūt tās var rakstīt. Latvija. Vienalga kā citādāk. Šis piemērs parāda vienu lietu. Gan Wikipēdijā, gan citās pēdījās. Patiesībā tie, kas prot, var iet, vērt vaļā un rediģēt. Jūs zinat to. Un tas ir atkal stāsts. Jā, var. Un tas ir atkal stāsts par to, cik mēs esam toleranti vai cik mēs esam gatavi, un laiks, protams, tiem, kam ir laiks, un cik mēs esam gatavi par savām vērtībām iestāties. Taisni tā. Tas skaists noslēgums. Paldies runātājiem, paldies skatītājiem. Uz drīzu satikšanos!